Ekspedīciju piedāvā uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana atbalsta Izraēlas vēstniecība Latvijā. Iepriekšējā sērijā mēs ceļojām pa tuksnesi ar kamieļiem, sadraudzējāmies ar beduīniem, izpeldējāmies nāves jūrā, bet vēlu vakarā ieradāmies vienā dīvainā vietā, kuru sauc par ekoloģisko mākslas ciematu Vertigo. Te mūs uzreiz pabrīdināja par īpašiem sadzīves noteikumiem, bet par visu pēc kārtas. Pats pirmais iespējas tajā vēlajā vakarā bija tāds, ka Velns un Elle, kas tas tāds ir? Sausā tualete, duša, kurā nevar mazgāties ar vienkāršu dušu želēju, bet tikai ar īpašām ziepēm un tā. Likās tas viss tāds pārspīlēts un kaut kāds pilnīgs eko-šmeko un kas ir tāds ļoti radikāls, tas man vienmēr liekas aizdomīgs. Bet man jāatzīstas, ka šodien man vairs nekas nelikās diskomforts tur. Tad es sapratu, ka tas vienkārši tā, citādāk nevar. Pirmais, ko es sajūtu, bija smarža. Tāda māju smarža. Smaržoja drusku pēc pirtiņas, pēc koka, pēc pankūkām. Tāda ļoti, ļoti mājīga sajūta un smarža. Vertigo. Pirmkārt, tas ir modernās dejas teātris, pasaules slavena izraēliešu trupa. Neparasti te ir tas, ka deja ir daļa no kopējās filozofijas, kuras pamatideja ir dzīvošana harmonijā ar sevi un dabu. Šeit tika izveidota īpaša vide, kurā dejotāji dzīvo un strādā, un kurā tāpat laikā strikti ievēro ekoloģijas principus. Vispār termins vertigo nozīmē reiboni, sajūtu, ka apkārt viss griežas ar tādu ātrumu, ka pazūd orientācija telpā. Ja godīgi, sākumā apmēram tā jutāmies arī mēs, kamēr neatsteidzās Mirava, viena no šīs unikālās vietas radītājām. Actually, for me, it started 13 years ago. Everything you see here, our mother passed away. We are 4 sisters. I'm the oldest. And then Noah the choreographer of Vertigo, and then Tali and Rina. And Rina is a dancer in Vertigo company. So 13 years ago, our mother passed. And when a mother passes, it's like a big void in your heart. And something started to happen, and we wanted to live together. We went for a vacation together, everybody, and my Adi, Noah's husband, that he's the manager of Vertigo company. He said, girls, you're so strong together. 4 girls, you're so strong. It's women power. You have to be together. You have to be together. So what happened was, after that, something clicked, and we said, how do we do this? And what do we really want in this world? Tobrīd Noā jau bija izveidojusi nelielu dejotāju trupu un sapņoja par slavu. Rina dejoja un sapņoja par projektu, kurā varētu pilnvērtīgi sevi realizēt. Talī palīdzēja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un sapņoja par vidi, kurā neviens nejustos ierobežots. Bet Mirava un viņas ģimene sapņoja par harmoniju ar dabu un par ekoloģisku oāzi. Un visi šie sapņi apvienojās te, Vertigo. So this was a chicken coop. Everybody came along and we all started building together. And Danny planned it, my husband. He planned all of it, and we built it and now it's now it's 9 years standing, and everything is happening here. It's amazing when you build a container of love. Things started to happen, And Danny, that built everything you see and created everything and planned everything, he didn't study anything. He finished high school. And he started working with his hand, and he knows material. Every material you give him, he knows to work with.
And he just listened, and he understood what he has to do, and he looked and watched and collected, and it's amazing. Jūs pat iedomāties nevarat, no kā šeit viss ir uzbūvēts. No zemes, vai precīzāk, no salmu, mālu, smilšu un dūņu maisījuma, kas iegūts tepat netālu. To sauc par zemes māju būvniecību. Un patiesībā šādu principu karsta klimata zonās pielietoja jau kopš sendienām, bet te ir arī oriģināli atradumi. Piemēram, grīdlīstes ir uztaisītas no izmantota ofisa papīra, papjēmašē tehnikā. Par šo visu ar neslēptu lepnumu mums izstāstīja Tomers, tā paša Danija un mūsu Mirav dēls. Not every earth is good for earth and building. We know how to check the earth and to decide if it's a material which is good for earth and building or not. Wood, for example, is also a natural material, but we understand the problem of using trees. We take very seriously into consideration what materials we use, where the materials came from, how that material became that material, and what would happen with this material when there would be no use. Already 8 years, we produce 20% of our energy. Yeah, I saw the solar panels. I saw the solar panel over there. Hopefully, in the next years, we're gonna produce more. We want to be completely free of the electricity company. We recycle 100% of our water. And during the wet season, during the winter, we use our rainwater, which we collect from the roof. Ūdens ir Izraēlas sausā klimata viena no galvenajām problēmām, un nav pārsteigums, ka Vertigo tam pievērš īpašu uzmanību. Ūdeni uzkrāja lūk šādās mucās, attīra ar dažādu filtru palīdzību un izmanto visām ikdienas vajadzībām – dušai, veļas mazgāšanai, laistīšanai. Pēc tam šis tā saucamais pelēkais ūdens atkal tiek attīrīts un atgriežas mucās. Lūk, kāpēc mūs lūdza izmantot tikai speciālās organiskās ziepes un šampūnus. Viņiem ir tik ļoti smalka tā visa tehnoloģija, kā viņi attīra ūdeni, kā viņi iegūst. Un es mazliet sāku novērtēt ūdens vērtību un to, kā mēs tērējam resursus. Pareizāk sakot, nevis tērējam, bet reizēm pat šķiežamies ar resursiem. For example, all the trees that you see here are fruit trees. I have a fantasy of that one day all the people that would eat inside the complex, the food would grow here. But it needs a lot of work. Toilets? Toilets. It's so aesthetical with all the tiles. For us, aesthetics is also, I think, part of the ecology. I think material that you produce it, you make it aesthetic, it can last much longer. You take care of it more Yes. better. I even want to film it. No, but seriously. Visi organiskie atkritumi tiek pārstrādāti kompostā, nepiesārņojot gruntsūdeņus, un atgriežas dārzā kā mēslojums. Atkritumu šķirošana te arī ir visai neparasta. Var apjukt no tik liela tvertņu daudzuma. Somebody please radio throw out chewing gum. I suppose it's not organic. You can go to the regular garbage. I think what we really wanted is to give more love into this world, and this is our true wanting, and it's happening by dance, by meditation, by working with the land. In the base, it's unconditional love. I think this is the main message. It is. Yeah, and Vertigo is doing it by the dance. The class start? Yeah, you want to see? Of course. Yeah. I want to do. Šodien Vertigo ir viena no visveiksmīgākajām Izraēlas deju trupām. Starptautisku un nacionālo konkursu laureāte un uzvarētāja. Teātra jaunās izrādes vienmēr ir ilgi gaidīts notikums, un vienmēr tās pārsteidz skatītājus un kritiķus ar satriecošiem choreogrāfiskiem atklājumiem. Bet te, mākslas ciematā, notiek šo atklājumu meklēšana, neskaitām mēģinājumu un savu iespēju pārvarēšana.
Un vēl, uz Vertigo bāzes ir izveidota deju skola, kurā jaunie, bet bieži jau veiksmīgie dejotāji mācās citādu attieksmi pret kustību. Un tad tur man bija tā, ka man gribu piedalīties. Even if you feel ridiculous, it's okay. I know. Я 9 лет работаю здесь, в Vertigo. А тогда ты был тоже тогда, когда Vertigo переместился сюда? Да, я видел это все, как бы я был здесь сначала. А как танцоры, в общем-то, относились к этой идее? Ну, там... Это было очень тяжело поначалу. Да? Это было тяжело, как бы работать вот так вот, здесь было очень жарко. Сейчас здесь есть как бы уже, ну, вот этот кондиционер, ну, тоже какой-то экологический, а до этого не было ничего. И здесь летом, здесь температура может до 40 градусов дойти спокойно. Потом ты привыкаешь, берет время поменяться. Ну, да. Когда новый танцор пришел, и я, допустим, до этого танцевал в какой-то студии белой во всей, с высоким потолком и с кондиционером. Это твоя комфорт-зона, да? Да. С какой-то надо переступить. Да. Tas, ko viņš teica, ka tev caur grūtībām, ārpus komforta zonas, tikai izmetot sevi ārpus komforta zonas, tu vari sākt radīt. Как этот экологический вид жизни, как он отражается в танцах? Ну, есть ли там какая-то связь тоже? То, что research process, он проходит обычно здесь, и он не всегда проходит в студии, как бы в обыкновенной. Он может происходить везде. Допустим, мы работали полгода где-то, мы работали над работой, называется «Мана». Мы здесь лазили и по горам, и ездили в пустыню, и были на море, и ходили туда, и ходили. Как бы все это не происходило в студии. В конце работа получилась в студии, чистая, белая стена, белая, это мы в черном, все. Иногда это все происходит наоборот. Вот, допустим, вот этот Data Phoenix, рождение Феникса, когда делали, так весь research процесс происходил в студии вот такой на линолеуме. Потом он перешел на землю и в открытых местах это делают, в открытом небе. То есть иногда оно по-разному работает. Ладно, понял. Vertigo cilvēki manī radīja sajūtu, ka viņu uzdevums ir nevis dejot mūzikas pavadījumā, bet radīt caur cilvēka ķermeni mākslas darbu. Par to, kā māksla dziedina, par īstenu skaistumu un par to, kā šī ekspedīcija izmainīja katru no mums pēc reklāmas. Ekspedīciju piedāvā uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana. Tali, my third sister, she dances with disabled people. She started a project 18 years ago. With a project with people with wheelchairs, all kinds of disabilities, deaf, blind, all kinds of disabilities. So they come and they dance with the Vertigo company, and they had a big show a few years ago. It's called Koach HaIzun, Balance Power. People with wheelchairs. A lot of times because they are all here all the time with their wheels, they forget that they have this. So when you hold a person like this and you open their arms and you move them on the chair, they fly. And the disability is not in the body. Yeah, it's here. It's in mind. It's yeah. here. That's true. So, and you can meet people that are on wheelchairs that have no disability. It's nothing to do with the body. When you dance with somebody that has sitting on a wheelchair and you feel your disability because you have, Yeah. what do I do? How do I touch the person with the? Yeah. It's a very big mirror. It's amazing my to meet that place. It's a really, yeah. It's crazy. Another experience. Already, again, goosebumps. Again, goosebumps. Parāda man atkal uz piņu, cik var piņāt jau. Bet ko lai dara? Zini, kā ir, kad tu satiec tādus cilvēkus, tad
Atkal jau saules pinumā sāk notiek kaut kāda vibrācija un zosāda metās. Un tu vienkārši tiešām sajūti ar sirdi. Fiziski sajūti viņu. You know, they didn't plan, we're going to have a Vertigo company in 10 years that will look like this. It's organic. That's how things, you know, develop organically, like a family. And I love that thing that you don't plan ahead, like, you know, in the West. What are you going to be in 5 years? Who are you going to be? Where are you going to be? I don't know, Yeah. I don't know about tomorrow Exactly. even, yeah? Who cares? Who cares? I mean, maybe I won't be here. Yeah. So I want now. Who am I now? You know, what am I doing now? That's more important than 5 years. Who knows? Who knows? Yeah. Aizkustina man šitie cilvēki. Viņas, nu, tā kā, es jūtos tā kā kaut kāda stīga, kuru nāk cilvēks un parauj un skan. Strange that, like, during this journey, we met like so many people, I can't even count them. Yeah. But more or less, everyone we met, they talk about the same thing. Well, we met, for instance, a guy who makes jewelry, and a guy that makes cheese, and like different kinds of things they do. But the thing that unites them, that they do that with love. Yeah. So they like they just pass their love through their work to the one who's using it. Yeah. We are love. So just remember that, you know, just to remember that. Please listen to your heart. Your hearts know. Don't go with this, you know, now I'm going to go to the university, I'm going to study to be I don't know what, and then they don't like everyday life. And when you don't like everyday life, you become miserable. So no, it doesn't matter how much you're going to earn, money's going to come anyway or not, doesn't matter, because it's a bigger thing. So just give everything to the, you know, to the energy, and it's going to come. And just listen to this. This is what's, you know, this knows. And when you listen to the compass here, it knows the truth. It knows where to go. It knows what to do. Ļoti labs salīdzinājums. Sirds ir kā kompass. Es nekad nebiju iedomājusies tādu salīdzinājumu. Un šis kompass rāda vispareizākajā virzienā. Ka vienmēr ir izvēle. Bet kā izdarīt pareizo? Jāklausās te. Bet kā sadzirdēt te? Jāatbrauc uz Izraelu. And you know historically where we are? Did somebody tell you about where we're sitting? The Elah Valley, historically in the Bible, the story of David and Goliath. Really? This happened here in the mountains. Vecajā derībā ir teikts, ka jūdi veica neskaitāmus karus ar pagāniem, filistiešiem. Viena tāda kara laikā filistietis Goliāts, milzis un spēka vīrs, piedāvāja sarīkot izšķirošu cīņu, izaicinot uz kauju jebkuru izraēliešu kareivi. Izaicinājumu pieņēma jauns aitugans, Dāvids. Goliāts pasmējās par vārgo jaunekli, kurš atteicās no bruņām un zobena, bet ticība palīdzēja nākamajam Izraēlas karalim uzvarēt milzi tikai ar akmens un lingas palīdzību. For me, it's a story about, you know, David, he was so innocent because he was a child. He was very young. And they put armors on him and they wanted him to be protected, and he said, no, I don't need anything, you know, I have God, and whatever happens, happens. And he was this innocence of believing that everything is possible, just that's how he worked. And that's how he succeeded. Man ir bijis sajūta, ka es esmu kļuvis drusku labāks cilvēks, apmeklējot, satiekot tos cilvēkus tur. Šeit es jūtu to, ka te ir ļoti daudz cilvēku, kurus gribas apskaut pēc tam uz atvedām. Un tas nav aiz kaut kādas formalitātes, tas ir tāpēc, ka tu velk, tas cilvēks pie sevis pievelk. Man ir ļoti, ļoti gribās, lai es aizbraucu mājās un lai manī pēc iespējas ilgāk saglabājas šī sajūta. Un es domāju, ka kaut kas manā dzīvē arī pamainīsies, es nezinu. Man bija sajūta, ka es braucu uz pasaules malu. Un te pēkšņi bērni. Tūkstneša vidū daudz.
skaļš tā kā ellē. Bet es sapratu, ka viņiem tā ir īstenībā visdrīzāk jau bioloģijas stunda, kurā viņi ņem tos smilšu paraudzīņus, pēc tam viņas pēta. Šo vietu tā arī sauc – krāsainās smiltis. Te var redzēt dažādu laikmetu ģeoloģiskos slāņus un abrīnot dabas neparastās krāsas. Smiltis bagātas ar dzelzi ir dzeltenas un oranžas. Tajās, kurās ir vairāk mangāna, ir rozā un violetas, bet varš veidos zaļos toņus. Vispār brīnumi un skaistums, un pat skolēniem bija interesanti, kamēr viņi nesadzirdēja šīs skaņas. Saldējuma tirgotājs tūkstneša vidū. Un kas te darījās? Ļoti amizants saldējumu pārdevējs, vienkārši ģeniāli noķēris biznesu. Es domāju, super. Čalis vienkārši vēlēja pakaļ skolēnu autobusiem un spēlē glīnā. Un to dziesmiņu pilnīgi noteikti varēs iet kaut kādā šausmu filmā. Un ko tu domā? Jācīnās par vietu uz zemes. Tad bērniem. Ja es tur nebūtu cīnīsies par savu vietu, neviens man neielis, tad būtu pusstundu stāvējis rindā. Bija jāizbrauc neceļi, bezceļi, jāsatiek bērni, kuri tev nelaiž pēc saldējuma, lai trāpītu tādā vietā. Wow! Nu, tur atkal man bija tauriņa vēderā un adrenalīns ķermenī. Tā ir pasaules mala. Mahteš Ramon, Negevas tūkstneša lielākais krāteris. Tas ir īsts dabas fenomens. Pēc vienas versijas tas izveidojies meteorīta trieciena rezultātā. Pēc citas, daudz populārākas, tās ir intensīvas erozijas sekas, kas turpinājās vairākus miljonus gadu. Proti, lietus ūdens nonākot plaisās, lēnām, bet pamatīgi izskaloja slāni pēc slāņa. Nu, lai kā arī tur bija, skats te ir patiešām elpu aizraujošs. Un vēl te var iepazīties ar ļoti retu dzīvnieku – nubiešu kalnu āzi. Runā, ka tie pasaulē ir palikuši tikai nedaudz vairāk par 1000. Un kazas ļoti ēdelīgas. Puskukuli nolocīja. Mēs ļoti labprāt viņus barojām, tikai pēc tam izlasījām zīmes nebarot kazas. Okay. Piedodiet. Izraela priekš manis ir cilvēki, kas te dzīvo. Cilvēks, kurus mums bija iespēja satikt šeit tik īsā laika posmā un tik koncentrēti un tik iedvesmojoši, tā man nav nekur bijis līdz šim. Kur mijās reliģija, politika, cilvēks, ticība. Es atceros, ko es teicu pat sākumā, ka es gribu saprast, kā viņi sadzīvo šīs 3 lielās reliģijas. Cilvēki ir tie, kas dzīvo, nevis reliģijas. Es nesaņēmu no šī ceļojuma to, ko es biju gaidījis. Es saņēmu pilnīgi kaut ko citu, pilnīgi citu veidu informāciju, kas nāca tik negaidīti, ka viņi gluži vienkārši man ir galīgi samulsinājusi. Jo es braucu uz valsti kā ceļojumā pa valsti, bet patiesībā tas bija ceļojums sevī. Es teiktu, drīzāk esmu saņēmis atbildes uz jautājumiem, kurus es pat nemaz negrasījos uzdot. Un tie jautājumi, kas man varētu interesēt, patiesībā ir tik ļoti virspusēji un neko nepastāsta par lietu dziļāko būtību. Es ļoti ceru, ka es aizbraukšu mājās savādāks, bet tādā ļoti labā nozīmē. Es drīzāk esmu ieguvis mieru un pārliecību par to, ka tu spēji kontrolēt savu dzīvi. Ar šo jau nekas nebeidzas, ar šo sākas kaut kas jauns. Es ļoti gribu saglabāt to sajūtu, to kompasu. Tādi lūk brīnumi ar mums te notika. Mēs visi no Izraēlas aizvedam daudz vairāk, nekā varējām pats sapņot.
10 dienu laikā mēs kļuvām nedaudz pieaugušāki, nedaudz labsirdīgāki, nedaudz gudrāki un ceru, nedaudz tuvāki paši sev. Nevelti saka, Svētā zeme. Ekspedīciju piedāvāja uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana atbalsta Izraēlas vēstniecība Latvijā.